Cik smuka kvalitāte tev ir, jā. Kā viņi izstāsta? Ļoti smuki izties šobrīd. Pasties. Nu, tev bija korekcijas. Es visu laiku jau filmēju, tāpēc bija films. Tu varēsi izmantot vlogā? Būs kaut kāds random vlogs. Video materiāli man datorā ir ielādēti gandrīz jau 2 gadus atpakaļ, jā. Skatāmies. GP ciet. Mēs esam Jūrmalā. Renāte ir Jūrmalā. Zini, kas ir stūbi, tev nav ekrāns, ka tu neredzi sevi. Jā, bet tā bailām. Mēs esam Jūrmalā. Mums bija tikšanās ar brāli, un viņš rādīja savu kameru, ko viņš ir nopircis, tāpēc ik pa laikam mēs tur priecāsimies par tās kameras kvalitāti. Vispār es dzīvoju Kabeles pagastā, un tagad es atbraucu ciemos, jo man sagribējās atpūsties, svaidzināt, izveidināt galvu. Es visu kaut ko izteigām pa kauguriem. Tā, es ceru, ka skaņa ir normāla, un es neesmu ko aizspiedus ciet. Tad mēs izteigām kaugurus, majorus, tagad mēs aiziesim uz Majoru jūru. Galvur virsmu cilvēki. Iztaigāsim Majoru jūru, jo uz kauguriem uz jūru nevar aiziet. Tad mēs brauksim uz Rīgu. Šitā te ciemos, jā. Es nedzīvoju Rīgā. Kur tad? Man nepietrūkst Jūrmala, ja godīgi. Reāli. Tāpēc, ka es jūtos šeit sveša, Kuldīgā jūtos labāk. Kurzemes visā tajā pusē tajā. Kuldīga, Talsi, Saldus, Sabiles, visur tur jūtos labāk nekā šeit. Bet vispār es esmu jūrmalniec. Nevienu nepazīšu šeit, tāpēc tā ir. Es ieplūstu ar visiem, un man nepatīk. Šeit visiem vienalga par tevi. Jā, te reāli visiem ir vienalga. Katrs dzīvo savu dzīvi, katram ir savas problēmas, katrs ir savās mēslos iešā līdz osī. Smaržo pēc šašlikiem, bet visādi smaržas te ir. Un te var tik daudz naudas iztērēt, vienkārši drausmīgi. Izrādās Linārds visu laiku šo visas reizes filmēja ar nepareiz gaisu. Jā, ļoti laba. Ak, Dievs, ka viņam laba kvalitāte. Jēzus Marija. Zalatī kupalā. Man ir caurķirīga somiņa. Tas ir manā somiņā. Var ļoti labi redzēt. Matu gumija, telefons, Rimī karti, Maksims karti, Jūrmalnieku karti, drogas atlaižu karti. Bet man tur bankas karti ir. Jā, un bankas karti man ir aiz telefonu. Bet sākumā es biju uzlikusi Maksims karti priekšā, un tad man palika bišķiņ kauns. Un es nomainīju pret Rimī karti priekšā. Džipi, nu beidz kakāt Majūru. Kurš jomas ielas kakā? Tikai bagāti suņi. Tur visādas sūdiņas, tur gojas tādas mantiņas. Ejam paskatīties, izvēlēties sev, kur mēs dzīvoksim, jā? Šis te Jūrmala mēluži tikai 850 000. Tikai! Tev nav var? Cik labi fokusē. Jā, man patīk raušana, tas kā es dzīvē. Zini, ko? Man vienreiz piedāvāja Instagramā DMs atnāca, var viņiem noīrēt penthouses. Viņiem ir Jūrmalā, Imantā, kaut kur vēl. Tad viņi rakstīja savus noteikumus, ko viņi grib, vai vēlos sadarbību. Noteikumi bija, ka man tiks iedotā iespēja tur palikt, un man būs tur kaut kas jānofilmē, jāsapučē. Man būtu kaut kāds kods laikam, un snāk 10% no, ja kāds būtu izīrē, tad 10% pa man nav. Tas ir normāli? Jā. Varbūt to var piekrist? Jā. Kaut kā es atteicos, nu es neuzrakstīju, nē, jā. Tāpēc, kad es jau uz Jūrmalu ļoti reti braucu. Tik un tā. Un atkal man tas nav tuvs tā vieta, tās tie penthouse, tāpēc, ka... Bet vienamēs, cik penthouse, tu zini, cik viņi maksās, piemēram, diennaktī? Es zinu, nu, tur bija tādi, piemēram, priekš manis viņi ir pa parastu. Man saka tā, bet viņi zina, ka man patīk, jā, Airbnb izīrēt, bet es meklēju tādus interesantus, ka ir kaut kāda odziņa viņā. Piemēram, tas Liepājas, tas dzīvoklīds. Viņš ir, jā, maziņš, bet viņam ir sava odziņa. Tas sarkanais krēsls bija tas karaliskais. Tā virtuve, tas leduskapis, tā vānas istaba. Viņš ir vēl dzīvoklis odziņa. Tie ir vienkārši jā, ļoti skaisti, plašas telpas, augstā stāvā, ļoti skaistu pāredzi tur. Bet tu uzreiz parēķini, ja 10% no tevi. Es šaubos, protams, kad kāds izīrēs no tevi. Tāpēc es saku, ka tas man nav tā kā manai auditorijai nav saistoši. Man ir pārsvarā, un mammas... Jā, viņas penthouse. Jā, viņa penthouse īrais. Dzīves experience, kāpēc nē? Liekas, manai auditorijai nesaistoši. Tāpēc es tur neko arī neatbildēju. Vienkārši kā noreklamēt un padzīvot. Ja nu kāds tev piekrīt reāli no tevīm aiziet. Ja es 10%. Tas ir saistoši. Un tas ir forši tā, ka nevis es ņemu tikai tāpēc, ka tā ir reklāme. Kad man tur ir iespēja padzīvot. Es gribu tā, lai visiem no tā ir kāds labums.
Tas pārāk laba priekšī. Zinu! Ja jums ir kāds foršs dzīvoklīts ar odziņu, ko jūs tur savus ar odziņu, tur es piekritīšu. Es noreklamēšu, par to es pastāstīšu. Boltskūteri. Kauguroši šitie ir apgāsti. Viņiem noskrūvē riteņus, izrauj vadus. Tas jau nebija Kauguros. Tas bija, Kauguros bija ritenis noskrūvēts. Es redzēju kaut kādu pavisam tādu, kur arī boltskūteris bija, un viņš bija vispār bez riteņiem, bez nekā. Tikai tīri rāmis atstāt. Atceries, mēs bijām Somijā. Kad bija, tie boltiņi. Viens bija strūklakā iemests iekšā. Super. Nice. Pasties jūra saplūst pēc debesīm. Labi, to mazo strīpiņu var redzēt. Labi, ūdens ir bišķiņ gaišoks. Ko tu lieto? Lietoju brīvo laiku no bērna. Es esmu priecīga, ka man bija tik... Kam ir jāpasakās? Paldies, Lācija. Nē, džipim paldies. Ka viņš sagaidīja beidzot. Jā, viņš sagaidīja, ka viņi izved pastaigot, ne tikai sēdā palaidu. Tu arī esi priecīgs? Jā. Pagaid, kā es to pēc tam izgriezīšu, samontēšu. Tu esi priecīgs? Sestdiena! Tu esi priecīgs būt šeit ar mani? Man patīk sestdienu pavadīt šādā burvīgā atmosfērā. Vēl ērtāk un foršāk. Ir manos strīmos katru dienu. Iemeta savu reklāmu. Gaidīšu jūs droši, nāc, skaties, laiko, komentē un pieseko gan arī Twitchā, pieseko gan TikTokā un visās citās vietnēs. Jā! Es tur nenoslēdzu nostāju. 67%. Bija 90%. Es reāli, ka tur lietus līs tālāk. Redzēt? Nē, tā ir saule. Tā arī. Tur kāds laižās uz debesīm. Mēs man pie kā saulītes. Saulīte! Saulītes? Šī ir saulīte? Saulīte! Es nopirku auskarus, Pepko auskarus, un tur bija taulīšu auskariņi. Un es nosaucu sirsniņa auskariņi. Ir, jā? Var redzēt? Jā. Super. Tālāk. Jā, bija taču uzraksts kaut kāds ar jūrmalu. Jā. Dienā. Fotosesija meitenēm. Skaties. Fotos. Līdz nākamajai reizei. Pievienosimies. Skaļāk, te vēršpūs. Pievienosimies pēc reklāmas pauzes. Tas būs nākamais līdz sekunde. Varbūt mēs aiziesim, nezinu, pēc stundas, 10 minūtēm. Jums tas tā? Čuri. Šitā. And guess who's back? It's me. Es teicu, jā, jums tā jau tā kā šitā te. Mums tas bija, mēs aizgājām no jūras uz mežu. Mēs esam mežu parkā. Mežu parkā. Te ir koki. Koki, zāle, koki, krūmi. Šitās, man liekas, bija, kā sauca tās puķas. Rododendri. Jā, rododendri. Tumsā šeit iedegās lampiņas, jā. Vai ziemā bija lampiņas? Te tālāk ir tas parks, kur Rāpelē. Jā, tālāk ir Tarzāns. Man liekas, ka bija vēl. Un tur ir vēl viens blakus tāds, tā kā, arī tas parks, kuru kāpelē, bet tā kā, tas tīkls, kur tu vari kāpt. Tur nav nekādu stiprinājumu. Tur vienkārši ielien. Tajos tīklos nav stiprinājumu, bet Tarzānā ir stiprinājumi. Tu apakšiņa un sāni tīkls. Un tā kā es tādā tā kā tīkla mājā, redzēsim. 51%. To normāli atlādējis kamerārā. Tāpēc arī... Tas jau arī būs viss, ko mēs te parādīsim. Rīgā kaut ko var iefilmēt. Iesim nakts dzīvē. Iesim uz kādu barčiku, iedzer kokčiku. Man nav ko teikt. Es arī negribās tā tukši filmēt, lai neiet tā baterija. Bet arī negribas pārtraukt. Un, ka pārtrauc, labākie teksti spēlējās ārā. Kur šitas te, kur var nofilmēt, ielikt galvu. Kur viņi liks savu galvu? Tāpēc, ka es zemāk nevaru pieliekties, es esmu vecs. Ir smuki? Es neko nedzirdu. Zini, tas prikols? Tas tur, kad pieliek rokas priekš ausīm. To jā. Raus nedzirdu. Skaņi ir citādāk. Tas nav kaķis. Viņš kaķis? Jā. Džibi, tu esi kaķis? Džibi par kaķi nosauc? Viņš ir kaķi. Čoķēdi kaķis skatom. Es teicu, es nedzirdēju. Tur sanāk šitas te, ka priekšā, ka tu tā kā... Sieviete ar kaķi. Šis te iedegās tumsā. Pēc viņš nedeg? Man liekas, ka viņš tikai tumsā tiek iededzināts. Neiededzināts, bet ieslēgts. Fire! Tur jābūt montāžai bija tikko. Es nezinu, vai Renāta uzliks. Fire! Es nezinu, vai Renāta neuzliks.
Tur viss rekur Tarzans, un tur ir tie kāpelējumie. Tajā Rekur Tarzans. Kāpelē šur turpu. Maksāja šitien 20 eiro bija, man liekas, par cilvēku. Nē, vai 17, liekas 17. Te jau tagad nestrādā, tikai vasaras sezonā. Vasarā, jā. Bet visādi pasākumi notiek vasarā. Nestāst pasaciņas, kur bērniem visādi vakarā tumsāti notiek aktivitātes. Pedofila sapnis. Bē! Labi, nedrīkst. Mums ir bērniem draudzīgs kontents, jā. Nē, tu kāpi. What the fuck? Tas nav normāli. Viņi vienkārši kāpi. Viņiem nav nekāda stiprinājuma. Viņi vienkārši kāpi. Nē, neviens laikam nevaktēja šitos Tarzāns. Un pasies, ir vēl viens kāpi. Pieaugušais. Tur taču ir nokrist. Pavelti toties. To jāmaksā. Ja tu esi reāli alpīnisti, pats nāc ar saviem bērniem. Ziemas laikā pats kāpelē. Bet reāli viņš ir nokrist. Viņš reāli kāp bez nekā. Šī tās bodas atvērsies vasarā. Tev viss būs pilns. Reku šitas tīkls. 10 eiro. Tīkls 10 eiro. Tīkls 10 eiro tikai? Bet cik ilgi? Turnis! Es negribu kāpt augšā to. Nekāpšu. Es nomiršu. Es atdošu galvas no kāpšanas. 55 minūtes, 10 eiro. Kāpēc tieši 55? Kāpēc nav stunda? Un rekur cena Tarzānam, 20 eiro no pieaugušā. 20 eiro no cilvēka. Bet sanāk, man liekas, tas pats, kas Siguldā, vienīgais te ir mazāks, tas kāpelējumos. Siguldā. Sievietes nevar te nākt. Siguldā ir vairāk kāpelējumi. Kur tālāk mēs esam? Renāt, tu te nevari iet. Labrīt no Rīgas. Aizpampas sejā. Kāds baigi tumšās debesis. Vīs lietas, laikam. Mēs iesim vispirms uz, man liek, brilles pastīties Tigerī. Šitās ir Tigera brilles, un es gribu jaunas brilles. Kādreiz būtu, laikam, beidzot naudu jāsakrāj normālām brillēm, tādām, kuras ir manu acu stiprumam, jo šitās ir apmēram. Un tad plāns ir aiziet uz Origo veikaliem, un viss, un tad jau braukt mājās. Viss. That's it. Brilles tur nebija, vai teica, ka vairs ar mīnusiem netirgojot jau sen, bet toties nopirkt statīvu par 3 eiro ar gaismu. Man vienkārši kaut kur pazuda mans galda statīvs. Unboxings pie Luxafora. Parāda normāls. Ar selfie gaismu. Un tur baterijas jāliek, jā. Krūti, pasties, diezgan normāls. Stiprinājums telefonam ir krūti, rītīgi labs. 3 eiro tikai. Teikšu tā, kvalitāte. Bet 3 eiro vecīgi. 3 eiro tikai. Man ir galda vajag. Vienkārši nolikt krūti. Labi, ejam uz Origo. Tad jau. Goodbye. Nezinu, vai kaut kas būs veikalā nofilmēts. Es eju pa veikaliem. Man ir kauns filmēt arī ar telefonu. Es tā kā cenšos vienmēr tā, lai neredz neviens. Un kur nu vēl ir kameru? Riga.